Neskatoties uz pelēkajām un lietainajām dienām, kas pēdējā laikā mūs pavada ikdienas gaitās un padara mūs miegainus, esam atraduši vietu Latvijā, kur dzīvība kūsā kā vasaras mēnešos. Aizvadītajā ziemā mēs jau viesojāmies vistas gaļas ražošanas un pārstrādes uzņēmumā Lielzeltiņos Bauskā, kad varējām izsekot dažādiem ražošanas procesiem, sākot no cālēnu izšķilšanās inkubatoros līdz gataviem iepakotiem produktiem, kas tālāk nonāk veikalu plauktos. Šoreiz pievērsīsimies uzņēmuma jaunumiem un iepazīsimies ar Lielzeltiņu ražotajiem pusfabrikātiem. Tie lieta noder žiglām maltītēm, slinkākām maisaimniecēm un gardām uzkodām. Uzņēmumā ražo 5 pusfabrikātu veidus. No vistas maltās gaļas top frikadeles, šniceles un cepamās desiņas, bet no vistas filejas, kotletes un nagetes. No broilera filejas gatavotā nagete ir īpaši iecienīta pircēju vidū. Šī garduma ceļš līdz mūsu galdiem sākas no putnu liemeņu pārstrādes ceha Bauskā. Pēc gaļas pirmapstrādes, kas ietver tīrīšanu un mazgāšanu, putnu liemeņus atdzesē. Pateicoties modernizētajām līnijām, šogad to var paveikt daudz lielākos apjomos. Pēc kaušanas putna gaļa ir aptuveni 38 grādus silta, tāpēc, lai izslēgtu baktēriju vairošanos, to nepieciešams atdzesēt. Agrāk tas veikts ar ūdens vannas un ledus palīdzību, atdzesējot gaļu līdz 10 grādiem. Tagad, tehnoloģijām attīstoties, putna liemeņus var atdzesēt līdz +2 grādu temperatūrai. Šis process ilgst aptuveni 2 stundas. Tad broileru gaļu padod uz kalibrēšanas jeb svēršanas līniju. Arī šī iekārta šogad iegādāta par Eiropas līdzekļiem. Pateicoties tai, tagad ir iespēja gaļu precīzi nosvērt un sadalīt pa svaru veidiem. Pārdošanai veselos broilerus sver un pako uz vietas, pārējos nogādā sadalas cehā. Šeit sadalas līnija sagriež broileri pa gaļas veidiem, atdalot stilbiņus, spārniņus un pārējās daļas. Tās tiek sašķirotas un nogādātas pakošanai vai tālākai apstrādei. Specializētā cehā no broileru liemeņiem izgriež filejas, kas būs nepieciešamas nagetes pagatavošanai. Fileju atdalīšanu veic vesela darbinieku komanda, vairākas stundas dienā naski rīkojoties ar asu nazi. Tālāk, lai nesavainotu rokas, darbiniecēm uzvilkts dzels sietiņa cimdiņš. No lielās filejas atdala arī iekšējo daļu, kas uztura ziņā ir daudz vērtīgāka, jo liesāka. Tālāk sagatavotās filejas nonāk pārstrādes cehā Rīgā, kur top marināžu gaļa vai pusfabrikāti. Termiskās apstrādes līnijā filejas gabaliņus izspiež nagetē nepieciešamajā formā. Tālāk tās slīd pa transportiera līniju. Vispirms tās apber ar miltiem, tad nagetes aplej ar šķidro panējumu, savukārt nākamajā posmā tiek uzbērts sausais panējums, kas ietver rīvmaizi un garšvielas. Tālāk nagetes ieslīd tādā kā cepeškrāsnī, kurā noris produkta tvaicēšana 170 grādu temperatūrā. Pēdējie 2 soļi ietver nagešu apvārīšanu, kas arī tiek veikta ar tvaiku. Noslēgumā nagetes atdzesē. Gatavos produktus operatori saliek kastēs, lai tos nogādātu pakošanas cehā. Nagetes iepako līdzīgi kā šīs filejas kotletītes. No plēves iekārta izspiež vanniņu, kurā ieliek sasvērto produkciju. Vanniņa automātiski tiek arī aizvērta ar plēvi un marķēta. Protams, ir arī produkti, kurus iesakām tā kā piknika sezonā. Tās ir cepamās desiņas, ko cilvēki arī ir iecienījuši. Bet, ja runājam par nagetēm, tad šo produktu iecienījuši ir bērni. Un ir dzirdēts daudz atsauksmes, ka tiešām bērni izvēlās un saviem vecākiem liek izvēlēties tieši šo produktiņu. Mēs varam ieteikt, ka nagets visgaršīgāk ir tad, ja tās sasilda cepeškrāsnī. Tad kā katrs vēlās vai pievienot salātiņus vai makaronus, rīsus, tas jau pēc gaumas. Tikmēr marināžu cienītāji var izvēlēties kādu no 10 Lielzeltiņu piedāvātajām vistas gaļas marinādēm, kas tiek kvalitatīvi sagatavota un apmaisīta speciālos gaļas masažieros. Šogad uzņēmums spēris nozīmīgu soli attīstībā, uzstādot jaunas iekārtas. Jaudīgās tehnoloģijas ļauj strādāt vēl kvalitatīvāk, kā arī pagarināt produkcijas derīguma termiņu. Pateicoties modernajai pakošanas iekārtai, tagad produktus fasē gāzē. Automātiski no iepakojuma izsūc gaisu un tā vietā ielaiž pārtikas gāzes maisījumu. Līdz ar to gaļa ilgāk saglabājas svaiga, un tās derīguma termiņš ir pagarināts no 5 līdz 7 dienām. 16 gadu laikā uzņēmums kļuvis par vienu no līderiem putnu gaļas pārstrādē un ražošanā Latvijā. Nodarbinot 400 darbiniekus, Lielzeltiņi ir arī lielākais nodokļu maksātājs Bauskā. Šeit 36 kūtīs aug un uzturas vairāk kā 500 000 putnu.
Tā kā lielzeltiņi ir pilna cikla uzņēmums visiem ražošanas procesiem, putnu barības gatavošanai, cāļu audzēšanai, kaušanai, gaļas pārstrādai un gatavās produkcijas izstrādai, uzņēmums seko pats. Jaudas ir gana lielas, lai spētu ikdienas pārstrādāt 30 tonnas gaļas, no kurām 90% nonāk vietējā tirgū, bet pārējo eksportē. Lielzeltiņu produkciju iecienījuši gan kaimiņi igauņi, gan somi, holandieši, kā arī zviedri. Nereti uz Zviedriju tiek eksportētas jau sālītas vistu filejas, kas tiek pasniegtas zviedru restorānos. Nevelti no pareizos apstākļos audzētiem un barotiem putniem iegūst gardas un sulīgas filejas. Patiesībā putnu gaļa pirmām kārtām ir olbaltumvielu avots, jo tā ir bagāta ar olbaltumvielām, un otrkārt tātad putnu gaļā ir zems tauku saturs, kas arī nosaka putnu gaļas augsto uzturvērtību. Vai zinājāt, ka atdalot vistai ādu, tiek būtiski samazināts tauku daudzums? Vistas filejā ir mazāk kā 1% tauku. Savukārt vismazāk holesterīna būs vistas krūtiņā. Tikmēr vistas gaļas sastāvā esošie B grupas vitamīni pozitīvi veicinās smadzeņu darbību.